Augšdaugavas novada pensionāru biedrība Čaklās Skudriņas šo sezonu uzsākusi gana aktīvi. Pavasarī ievēlēta jauna biedrības valde, kas lēma biedrības vadības grožus uzticēt aktīvajai kalupietei Vijai Legušai, bet viņai talkā nāca Skrimdu dzimtes muzeja direktore Anna Lazdāne. Biedrības valdē darbojas 9 aktīvas novada sievietes, kas koordinē pensionārus savos pagastos. Pandēmijas dēļ biedrības darbība kādu laiku bija izsīkusi, bet nu atsākusies ar pilnu sparu. Biedrība rīko dažādus pasākumus, kuros tiek iesaistīti seniori no 19 novada pagastiem. Tā ir iespēja novada vecākās paaudzes pārstāvjiem satikties, dalīties pieredzē un arī gūt jaunus iespaidus. Es domāju, ka cilvēki varbūt sava novada mērogā, reti kurš ir bijis, piemēram, atbraucis uz Vaboli vai kaut kur no kuriem pagastiem, un es domāju, ka viņiem pat ļoti interesanti tieši sava novada tādu kā drusku to apkaimi apzināt. Es domāju, ka mājās izsēdējušies, katram mājās, protams, ir savi lauku darbi, bet tagad mēs tā nolēmām, ka lauku darbi būs jau pabeigti. Šogad biedrība saņēma pašvaldības atbalstu vairāk nekā 2,500 eiro apmērā dažādām aktivitātēm. Tostarp dalībai Latgales senioru dziesmu un deju svētkos Rugājos, ekskursijai uz Rundāli un kulināro meistardarbnīcu rīkošanai, piesaistot novada ievērojamākās saimnieces. Bet cilvēkus jau vienmēr ir interesējusi divas lietas, kas attiecas, protams, vai ģimenē, vai kur. Kulinārija ir viena no tām lietām, bez kuras cilvēks nevar iztikt. Vai kā tur ir vienalga, mēs daudz ko gatavojam ziemai un gatavojam saviem tuviniekiem, virtuves, mūsu paaudzes, varbūt vecākas vēl paaudzes saimnieces ir gatavojušies ļoti daudz pašas sev, savām ģimenēm. Šoreiz viņām ir atpūta. Šoreiz viņas var pavērot, kā gatavot citi. Viena no šādām meistardarbnīcām notika Skrindu dzimtes muzeja kulinārā mantojuma telpās, kur Kalkūnes pagasta saimniece Jolanta Bāra gatavoja dažādus gardus ēdienus, kas senāk pasniegti cūku bērēs. Ko rudenī dara? Vāc rāžu, kārtupeļu talkas notiek, vai ne? Atceraties, droši vien taču ir bijušas milzīgi lieli lauki, garas vagas, daudz telcinieku, daudz kartupeļu. Un cūku bēres notiek, vai ne? Šīs meistarklases temats bija puscūcis un kartupelis saimes galdā rotājās, tāpēc galdā goda vietā bija gaļas un kartupeļu ēdieni. Uz plīts ilgāku laiku sutinājās īpašais cūku bēru ēdiens, abādu kāposti, kas tika sutināti kopā ar cūkas gaļu, ausīm, asti un citiem atgriezumiem. Visu šīs te cūkas sastāvdaļas, kas nebija glabājamas, uz ātru roku tika izvārītas lielā katlā kopā ar skābiem vai saldiem kāpostiem. Muzeja pagalmā lielā katlā uz uguns tapa īpašs rudens sautējums, kas tiek gatavots no visa dārzā izaudzētā. Tikmēr Jolanta gatavoja īpašu cūku bēru ēdienu ar dārziņiem pildītu cūkas kuņģi. Ņem šo te maciņu kuņģīti, tīra rūpīgi, ar sāli izberzē kārtīgi, lai nav glumšs un ir labs. Var izmērcēt sālī vai sodas ūdenī un pilda tur iekšā visu kas ir ieplānots. Es pildu tagad ar kartupelīšiem un sīpoliem un pīrādziņu speķīti un likšu to uz plāts. Šajā kulinārajā meistarklasē varēja nobaudīt dažādus gardus ēdienus, tostarp skābētus ābolus un muzeja saimnieces Annas Lazdānes gatavotās plātsmaizes un uzkodas. Senāk riktīgās cūku bērēs neiztika bez dančiem un dziesmām. Arī šoreiz ciemiņus uz lustīgu dziedāšanu un kāju izlocīšanu aicināja Vaboles pagasta amatierteātris Nagaidama Prīca.